Tā, kur šitas velns pazudis? 2 nedēļas nav redzējis. Šita nav. Tā. Opā! Jūs tik paskatieties uz šito. Igor, davai celies! Kur tu 2 nedēļas vispār neesi manīts nekur? Esmu mieru. 5 minūtes vēl pagulēt. Kādas 5 minūtes? 2 nedēļas nekā neesi darījis, davai! Kādas 2 nedēļas? Celies kājās, davai ejam darboties! Tevi nafik. Tu nomierinies, Igor, davai ejam! Ko tu vispār atļaujies? Kur tu esi pazudis? Cilvēki jau prasa, kur ir Igors. Man ir aina radošā krīze. Tu vispār zini, ko tas nozīmē? Es te kapāju kā papa Karla, bez apstājas 24 stundas nedēļā. Ne, diennaktī. Man ir radošā krīze, es vairs nevaru. Labi, ejam pastīsimies, ko mēs varam pagatavot. Palika vajadzēja mums kiešu milti. Ko mēs varam sagatavot? Pankūkas. Dāmas un kungi, 2 nedēļas ir pagājušas, baterijas ir uzlādētas un ir pienācis laiks kulinārijas šova Pūreids 11. epizodei, kurā mēs gatavosim pankūkas ar nosaukumu Pacilujevkas rauga plociņieši. Ķeramies pankūku gatavošanas procesam. Pirmais, kas mums būs jāizdara, ir jāuzsilda 300 ml piena līdz mēreni siltai temperatūrai. Tātad salējam to visu iekšā un sildam kaut kādu nelielu noteiktu brīdi, aptuveni 2-3 minūtes. Kāpēc mēs sildīsim pienu līdz mērenai temperatūrai? Jo raugam ir jāizdzīvo. Ir pagājušas 2 minūtes, varbūt 3. Tagad mēs salējam 50 ml piena, kurus mēs pēc tam pievienosim mūsu sausajam raugam. Kā redzat, šeit mums ir sausais raugs, un mums ir jāpievieno viņam 1 ēdamkaroti cukura. Daram to! Pienācis laiks 50 ml piena. Svarīgs paziņojums. Runājot par raugu, jums ir jāpievieno klāt 6 gramus. Viss tas ir kārtīgi samaisīts, un tagad tiek paslēpts aptuveni uz 15 minūtēm, lai izveidotos ieraugs. Atlikušajā pienā pievienojam 3 ēdamkarotes eļļas, 3 ēdamkarotes cukura, kā arī izsijājam 170 gramus viešu miltu. Pašās beigās pievienojam 1 šķipsniņu sāls. Samaisam visu līdz viendabīgai masai. Kad ieraugs ir palielinājies aptuveni 2 reizes, pievienojam to mūsu sagatavotajai masai. Un pa virsmu tam visam izsijājam atlikušos kviešu miltus. Slēdzam miksera režīmu, kārtīgi visu to sajaucam. Pēc sajaukšanas apcedzam mūsu bļodu ar dvielīti un noliekam kādā siltā vietā aptuveni uz pusstundu. Kamēr rūkst mīkla, sagatavosim kādu foršu piena dzērienu. Mums ir piens, pievienojam klāt plombīra saldējumu. Pēc tam nāk klāt 2 paciņas šķīstošās kafijas, saldētās avedes un 2 banāni. Aiztaisījām ciet vāku un kārtīgi to visu sajaucam, samiksējam sablenderē. Aiziet! Woo!
kas pa dziru ir sanākos, paskaties. Kā redzat, mīkla mums ir sarūgusi, saule mani apstaro, tāpēc sākam cept. Pat ja mājās nekā nav, vienmēr ir veids, kā pagatavot kaut ko garšīgu. Jā, tas ir tiešām ļoti labi, ļoti garšīgi. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums, spiežat laiku, parakstieties uz mūsu YouTube kanālu un sekojiet mums līdzi. Dāmas un kungi, 2 nedēļas ir pagājušas. Pam, 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 nā, nā, nā. Dodiet tālāk. Pirmais, kas mums būs jāizdara, ir, kad ieraugs Ainā, izbeidz!